vislabāk man garšo. Garšīgs ēdiens. Šodien nākot uz šo sarunu, es domāju par... Cik ārā tomēr ir silts. Līdzdalībai vajadzētu. Darboties praksē. Un bez līdzdalības nevar. Izdzīvot. Renāta, paldies. Ne tikai tu esi veiksmīgi uzturējis, bet arī mēs esam veiksmīgi uzturējuši mūsu ekspresa jautājumu sesiju, bet paldies, ka tu esi pievienojusies, tu esi LV līdzdalības sarunām. Mēs zinām un redzam, ka tu esi arī tāda viena no aktīvajām līdzdalības sarunu arī klausītājām un skatītājām un arī piedalies ar saviem komentāriem. Tā kā paldies, mums prieks arī, ka tu šodien padalīsies ar savām līdzdalības pieredzēm un savu skatījumu. Varbūt tu vari pirmkārt paraksturot vispār, kādu domu tu nāc uz šajien, vai kas varbūt ir tas tavs vēstījums, kuru tu domāji, šis noteikti ir jāpasaka. Patiesībā fantastiski iespēja to pateikt pašā sākumā. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Es pirmkārt, otrkārt vienkārši es biju Tu esi LV tajos iepriekšējos stāstos, un visi foršie cilvēki ir bijuši arī šajās sarunās. Viņš gaidīja, kad jūs beidzot zvanīsiet man un aicināsiet mani arī uz līdzdalības sarunā. Bet, ja nopietni, jā, man varbūt nav tādi kaut kādi, es nezinu, super jauni atklājumi par līdzdalību un vēstījumu, ko es gribu pateikt, bet vairāk, jā, droši vien man cikdienas darbs saistās diezgan daudz ar līdzdalību, jauniešu līdzdalību un tad man liekas, ka kaut ko es varētu pateikt, jā, saistīts ar līdzdalību. Fantastiski, tad, kā lai saka, šauj vaļā. Renāt, man ir pirmais jautājums. Tātad jauniešu un līdzdalību, cik es tevi zinu, tik es zinu, ka tu ar jauniešiem un līdzdalību esi darbojasies dažādos formātos, NVO un tad pēc tam citur, un tagad jau tu pat ministrijā strādā šajā te sfērā. Un piedāvām arī, man liekas, ka tev ir diezgan liela pieeja tādām, Eiropas notikumiem, jā, saistībā ar līdzdalību un jauniešiem. Varbūt, ka mēs varam sākt ar tādu lielo atklāto, lielo tālo tēmu. Eiropa, jaunieši, līdzdalība, Latvija, kā tu to redzi? Kas notiek Latvijā, kas notiek Eiropā, kas notiek līdzdalībā jauniešiem sabiedrībā un tā? Tev noteikti ir kaut kā, tu esi kaut ko redzējis, kaut ko sapratusi, kaut ko ieraudzījis un kaut ko var arī noteikti pastāstīt tālāk. Jā, super jautājums, jo tad es tiešām varu pastāstīt par to, ko es tā kā vairāk ikdienā daru. Tātad ikdienā vada Eiropas jaunatnes dialogu projektu Izglītības un zinātnes ministrijā, un šis projekts ir principā par līdzdalības veicināšanu jauniešu vidū un kā jaunieši var tikties ar lēmumu pieņēmējiem, teikt, kas viņiem ir svarīgi, un tad šie viedokļi tiek apkopot ne tikai Latvijā, bet arī pēc tam tālāk jau nest Eiropas līmenī, kur Eiropas jaunieši satiekas un runā par šiem tematiem, ko Eiropas prezidentūras ir cikli ietvaros uzlikuši, kā piemēram šobrīd ir 10. cikls un tas lielais temats ir iekļaujoša sabiedrība. Tad visā Eiropā jaunieši runā par šo tematu. Bet kopumā par līdzdalību sakot un jauniešiem, jā, tā līdzdalība ir zema. Un ja mēs salīdzinām ar Latviju, ar Igauniju un Lietuvu, tad man liekas, lietuvieši jau ir tagad mūs pārspējuši ar vēl zemāku līdzdalību, bet tā visu laiku Latvija bija zemākā no Baltijas valstīm. Mēs tagad esam tādā otrā vietā, no trim. Jā, jo gribās jau uzreiz tev prasīt nākamo jautājumu un prasīt, kāpēc tas tā ir, jo, ja mēs paskatāmies it kā publiskajā telpā un tas, kas notiek, Eiropas jaunatnes dialoga process, ja visās valstīs Latvija tomēr ir pietiekoši maz, pietiekoši aktīva, mums viss kaut kas notiek. Kur ir tā problēma, kāpēc mēs visiem šiem gadiem vēl neesam varējuši to riteni iemīt, iekustināt? Kamēr mēs te sēžam, droši vien notiek paralēli 5 aktivitātes dažādās Latvijas vietās, kas veicina līdzdalību, iesaist un liek, kaut ko labu dod. Noteikti, jā, bet, ja zinātu to atbildi, es domāju, es jau un mani kolēģi jau sen būtu rīkojušies, lai to mainītu, un šis ir kaut kāds, laikam, mūžsenais jautājums, kā veicināt to līdzdalību, kā aizsniegt visus jauniešus, un arī visi pētījumi rāda to, ka iespējas ir, bet jaunieši viņas neizmanto. Visbiežākais iemesls, ko paši jaunieši saka, mēs par viņām nezinājām. Un tad tas droši vien arī saistīts ar to, ka mēs ļoti dzīvojam tajos algoritma burbuļos, kur vienkārši nespēja tie, kas varbūt veido šīs līdzdalības aktivitātes, kas
strādā ar jauniešiem, viņi varbūt nespēja veiksmīgi vienkārši izmantot šos digitālos rīkus, lai sasniegtu jauniešu. Nu, tomēr visbiežāk caur jauniešiem, caur sociālajiem tīkliem komunicē, bet kā pagājušā gada valsts kontrolas līdzdalības ziņojums pierādīja, tad nevienmēr šiem speciālistiem, kas strādā ar jauniešiem, ir tieši šīs prasmes, kā, es teiktu, uzhakot sociālos tīklus. Tātad, tā kā viņi nepārstina tos algoritmus, kā darbojas algoritmi, kā tiešām tā kā plašāk to mērķa auditoriju aizsniegt. Bet es vēl atcerējos par to pirmo jautājumu, ko es vēl nepateicu, par tā kā Eiropu un jauniešu, Latvijas jauniešu un kas, un tad tieši, man liekas, Eiropas jaunatnes dialogs uzspilgtāk ir tas, kurš parāda, ka mūsu Latvijas jaunieši jau beigi neatšķirās no pārējās Eiropas jauniešiem, lai cik pārsteidzoši tas nebūtu. Pat, ja tas ir viens temats, par ko jaunieši runā, tomēr atbildes taču nāk dažādas, bet tad, kad šīs atbildes apkopo, un tad vienkārši redzi, kuras atbildes ir vairāk izskanējuši. Un vienmēr man lasot šīs Eiropas jaunatnes dialogu lielās atskaitas par kopējo procesu Eiropā, tāds, šo mūsu jaunieši arī teica, jā. Un tad man liekas, liekas, ka varbūt mēs esam kaut kādi citādāk, bet droši vien dēļ tās globalizācijas un jauniešu būšanas vidē, un viņi tomēr vairāk angļu valodā izmanto resursus un tā. Tās lietas viņam ir Eiropā visam līdzīgas. Tāpat kā mums Latvijā ir problēmas, piemēram, ar transportu reģionos, lai nokļūtu uz līdzdalības aktivitātēm, tieši tāda pati iespēja problēma ir vēl lielāka tai pašā Spānijā, kur ir vēl izteiktāk lauku reģionu un vēl grūtāk jauniešiem īstenībā tikt uz lielām pilsētām. Tas tāds viens piemērs. Jā. Jauniešu līdzdalība un piemēram, es domāju, piemēram, TikToks, jā. Līdzdalībai ir tā viena problēma, būsim atklāti, viņa izklausās šausmīgi garlaicīgi un šausmīgi neinteresanti un kaut kas vispār nesaistīts, bet labā ziņa ir tāda, ka līdzdalības darbības ir ļoti interesants un iesaistošs, ja? Un tad jautājums, kā mēs šo varētu iešeipot, iekustināt, jo darot jau rodas nākošās darbības. Un ja mēs dabonam 3 jauniešus, pēc tam jau ir 33. Bet, šis tāds mazs pārdoms. Man liekas, jāsāk ar to īstenībā, ko mēs katrs saprotam ar līdzdalību. Tu droši vien Vils saprot kaut ko vienu, tu citu, un es vēl kaut ko citu patiesībā, jo, man liekas, mēs bieži arī Latvijā vispār runājam par līdzdalību tādā kaut kādā klasiskā izpratnē domājam par to, kas ir līdzdalība. Arī klausoties citas to SLV sarunas ar citiem dalībniekiem, kur viņi saka, kaut vai pēdējā saruna, ko es noklausījos, bija ar Rasu, ja, un viņi teica, ka dziesmu svētki ir līdzdalība. Un var jau būt, man personīgi tā kā baigi neliekas, ņemot vērā, ka it kā jau tur dalībnieki iet savu brīvo laiku, tur velt un daru, un it kā kultūras aktivitātes arī var būt kaut kāda veida līdzdalība. Bet man liekas, diskutējums jautājums. Varbūt jā, varbūt nē. Tāds klasiskais droši vien veids, protams, ko mēs saprotam, ir vēlēšanas. Un man liekas, tas arī ir tas, ko visbiežāk cilvēki arī saprot. Reizi 4 gados labi aiziet uz vēlēšanām. Bet līdzdalība jau ir arī, man liekas, par to kaut vai, kad tu uzraksti komentāru Facebookā pie kāda politiķa vēstījumu vai ierakstu, vai to ar viņu diskutē, vai arī tu uzraksti kaut kādu viedokļu rakstu, vai uz tās pašas savas Facebook sienas padalies ar kaut kādu ziņu, un klāt tev ir puslapas referāts ar savām pārdomām, ko tu par to domā, vai aicinājums, parakstīt manas balss iniciatīvu. Tie veidi tiešām ir tik daudz, un kāds saka, līdzdalība, bet pasaka, līdzdalība tiešām izklausās kaut kas super boring, garlaicīgi, vai ne? Bet mēs jau varam to jebkādu citu darbību nosaukt par kaut ko citu un nesaukt to par līdzdalību. Es atceros arī kaut vienu no senām SLV sarunām, kur jūs stāstījāt par to piemēru pēc vētras, kur tas koks pār ceļu nogāzies, un tur nāk tie vīrieši ar to zāģi un nozāģē un neprasa tagad pašvaldībai, kad jūs atbrauksiet un tā, un tas arī ir par līdzdalību. Bet jā, un man šķiet kaut kur mēs, varbūt tās
kā saka, iestrēgstam tajā, kad mēs paliekam kaut kādā tajā klasiskajā izpratnē, arī domājot par jauniešu līdzdalību. Tā kā pirmais, kas, protams, nāk prātā, tur ir jauniešu organizācijas, jauniešu centrs, jauniešu domas. Bet tas tiešām var būt daudz plašāk, kaut vai tagad jauniešiem, man liekas, ir, populāra tā protesta kultūra un nepirkt kaut kāds konkrēts, šobrīd Krievijas vai Baltkrievijas uzņēmumu produkciju vai pat Latvijas uzņēmumu, kuri eksportē preces uz šīm valstīm produkciju, arī īstenībā ir stāsts par līdzdalību. Un manuprāt, jau, kāpēc, piemēram, man arī liekas, svarīgi, kāpēc vajag līdzdarboties un kādā veidā, protams, minimums ir tās vēlēšanas. Bet, ja atliek laiks, man liekas, ir svarīgi arī brīvprātīgo darbu veikt, kaut vai reizi gadā, tev arī nav, tā kā, es nezinu, katru nedēļu 2 stundas jāvelti kaut kam, bet ik pa laikam tas, vai arī, piemēram, ziedot, ja tavs finanses atļauj, tas arī ir stāsts par līdzdalību. Un ja es tā, piemēram, skatos uz sevi, ir daudz aktīvāki cilvēki arī jaunatnes jomā par mani, kas līdzdarbojas, un es nesaukt sev tā kā par visaktīvāko cilvēku līdzdalībā. Man liekas, kādreiz bija daudz aktīvāka, bet tas, kas man ir svarīgi, es tātad dalos ar šiem kaut kādiem rakstiem, ar viedokli, un arī kaut kā, es nezinu, to profesionālo darbību esmu izvēlējusies, lai tā kā tavs ikdienas darbs īstenībā ļoti daudz par līdzdalību, un es to arī uzskatu, ka, īstenībā, kā saka, ir tas kaut kāds teiciens par atsevišķām profesijām, ka tur kaut kādi vai fanātiķi vai es nezinu, tā kā absolūti sirds cilvēki iet strādāt. Man liekas, arī, valsts pārvalde ne jau visi izvēlas, un ne jau visi var strādāt valsts pārvaldē. Man liekas, arī tā nebūs tāda klasiska līdzdalība, bet tomēr man ir svarīgi strādāt kaut kādu darbu, kas ir ar to kaut kādu pievienoto vērtību, un nevalstiskais sektors un valsts pārvalde, man liekas, ir vistiešākie tie darbi, kur tu vari ar savām darbībām šo līdzdalību ikdienā praktizēt un kaut ko uzlabot vai mainīt. Jā, un ja konkrēti runāju par savu darba vietu, izglītības un zinātnes ministriju, tad tiešām man ir svarīgi, ka es varu kopā gan ar kolēģiem no ministrijas, gan no nevalstiskā sektora un pašvaldībām šo jaunatnes jomu veidot kopā. Un es arī uzskatu, ka tā īstenībā ir līdzdalība, ka mēs šo jomu kopā veidojam, iesaistamies diskusijās, tiekamies pasākumos, konferencēs, fórumos, un varbūt dažreiz liekas ir par daudz blā, 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 bet ja, piemēram, man jāmin kaut kas, kā man labi veicās ar līdzdalību kaut kādā manā darbā, es teiktu, ka ļoti vienkārši mēs vienkārši ar jomu sarunājamies, mēs ar viņu regulāri tiekamies kaut kādos pasākumos, konferencēs, regulāri informējam, prasam viņu viedokli, iesaistam, un ir arī tāds milzīgs prieks īstenībā no tās pašas jaunatnes jomas dzirdēt pozitīvas atsauksmes par ministrijas darbu, kas droši vien īstenībā nenotiek tik bieži arī mūsu pašu ministrijā ar citu varbūt jomu pārstāvjiem. Bet mēs tiešām saņemam, mums vienmēr bija šīs ideju talkas, kur mēs tikāmies par šo vienotas kvalitātes ietveru pašvaldībām darbā ar jaunatni. Un tas, tā atgriezniskā saite, ko mēs saņēmām no pašvaldību jaunas lietas speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, bija tāds, wow, mēs pirms pāris gadiem šo teicām, ka šo vajag, un tagad mēs lasām, ka tas tiešām ir, jūs mūs dzirdējāt, cik forši. Vai arī tā kā mēs tiešām jūtam, ka jūs esat mūsu aizmugurē, un man liekas, tik sirdi sildoši vārdi, man liekas, un tad tu tā kā redzi, ka tavam darbam ir jēga. Bet, Renāte, tas ir, piedod, pārtrauc, bet tas ir ļoti interesanti, ko tu arī saki, jo, principā, visas, piemēram, tie līdzdalības piemēri, par kuriem tu runāji, tur būtībā viņus jau visus, tur tā kā zinātnieki, ir saklasificējuši kaut kādā veidā, un pat, es teiktu, droši vien sakartējuši, ja mēs varētu arī atrast dažādas tā kā līdzdalības kartes un tā. Bet no otras puses, ja, piemēram, līdzdalība kultūras procesos, politiskā līdzdalība, līdzdalība digitālajā telpā, visi tie piemēri, ko tu minēji. Un tās droši vien ir ļoti interesantas lietas, kas īstenībā cilvēkiem, tajā skaitā jauniešiem patīk un viņus saista. Bet
joprojām, tad atgriežoties pie tā zemā līdzdalības līmeņa, ja, kur mēs mēram kaut kādus procentus, tad mēs sakām, ka vajadzētu mazliet tā kā celt to procentu kaut kur. Kur tomēr ir tā problēma? Jo no vienas puses mēs taču zinām, tad iespējas pastāv, jaunieši saka, ka viņi par šīm iespējām nezina. Vai tomēr, pastāv droši vien kaut veidi, kā mēs varam paziņot par šīm iespējām, vai es nezinu, sakartēt šīs līdzdalības iespējas vienā kaut kādā. Tā problēma ir vienkārši, ka tas nav mainstreams. Tas ir, es negribu tik drausmīgi izklausīties, ka tas ir marģināļu kaut kāds izpausmes. Jo, ja mēs paskatāmies arī, kur mūsu nesenais šobrīd joprojām ejošais ICCS pētījums, pilsonisko kompetenci pētījums 8. klases skolēniem Latvijā, kas ir daļa no tāda starptautiska pētījuma, kuru salīdzina ar citām valstīm, tad mūsu Latvijas rādītāji tur ir zemi, un tomēr tās aktivitātes, ko biežāk skolā ar skolēniem dara, visas ir par un ap kultūru un sportu. Jo vienkārši tā nav tāda kultūra arī pedagogiem, piemēram, iet tā vietā, lai brauktu ekskursijā uz Cēsu pilsdrupām, varētu taču aiziet uz Patversmu un izsteidzināt suņus, un tas arī ir brīvprātīgais darbs un par līdzdalību tomēr. Vienkārši, man liekas, daudz ko dot cik, neko jaunu es jau nepasaku, bet dot tā vienkārši mūsu kopējās sabiedrības kultūru un kaut kādu vēsturi. Mums ir ļoti jauna tā demokrātija un mums tomēr ir diezgan veca paudze pedagogu skolās, to rāda visi pētījumi dati. Viņiem vienkārši, man liekas, tajos laikos, kad viņi paši bija jaunieši, viņiem šādas iespējas, nebija. Un arī šī paša pētījuma ietvaros mums ir tāds veikts padziļināts pētījums ministrijā tieši par pašpārvaldēm, kā tur notiek tā līdzdalība un vai ir un kas interesanti. Tad tā problēma, kas tur parādās, kad pedagogiem ir zema vai gandrīz nekāda izpratne par pilsonisko līdzdalību un ko viņi ar to saprot. Un visbiežāk tas aprobežojas ar patriotisku audzināšanu. Tad 18. novembra koncerts, Lāču plēšdienu lāpu gājiens. Un lūk, mūsu pilsoniskā līdzdalība. Tieši tik brutāli vienkārši tas notiek. Un tā problēma, ir un kā to mainīt, mēs arī ticam, ka tomēr tas ir jāsāk ar skolu. Un tāpēc arī, pateicoties, tas gan sākās Covidam pateicoties, bet mēs, piemēram, skolām radījām no ministrijas šo pašpārvaldes programmu Kontakts, kas sākumā gan bija par tādu skolēnu labbūtību skolā, bet jau tas ir aizgājis tomēr arī daudz par līdzdalības veicināšanu. Un te mēs arī redzam tos lielos izaicinājumus par to, ka visbiežāk pašpārvaldes aprobežojas ar baļu, Valentīna dienas pasta rīkošanu, un ir pilnīgi ok taisīt tās balles un Valentīna dienas pastu, bet tas varētu būt par daudz ko vairāk, un tad mēs paskatāmies atkal visi uzņēmēji un arī politiķi stāst, kā mums vajag būt ekonomiskajiem uzrāvienam un attīstītai valstī, jo mēs gribam dzīvot bagāti un tā, un kas arī ir ļoti forši un ok. Bet tieši lai mēs iemācāmies būt šādi radoši un aktīvi, ja mēs esam jau no mazotnes audzināti, ka ir viens pareizais viedoklis, kas pieņems arī lēmums kaut kādā ziņā tavā vietā. Tas nevar rasties vienkārši tāpat, tad, kad jaunieši, piemēram, iziet no skolas, un viņi tagad pēkšņi varēs, paši pieņemt lēmumus, jo skolā viņiem tas nav ļauts. Tas vienkārši tā nenotiks. Un tāpēc ir jāmaina tā arī skolās tā pieeja. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd arī ministrijā strādājam ar kolēģiem. Mums bija arī darba grupa tāda starpnozaru, kur mēs skatījāmies, kā patiesībā to pieredzi, kas jau ir 20 plus gadus jaunatnes jomā par līdzdalību, kā šo neformālās izglītības pieredzi pārnest īstenībā tagad uz formālo.
Un, lai cik pārsteidzoši nebūtu, mēs tiešām atradām vairākus veidus, kā ar tiešām pat ne milzīgiem finanšu ieguldījumiem vai, es nezinu, kārtējām milzu reformām mēs to varam veicināt, jo tās pat tiešām ir tā kā dažas lietas, bet kas ir jāizmaina, un tomēr tas galvenais tomēr ir stāsts par kaut kādu domāšanas veida maiņu, protams. Un tas droši vien ir visgrūtākais, ko vispār cilvēks savā dzīvē var izdarīt, samainīt savu domāšanas veidu, jo es tevī klausoties arī domāju visu laiku par to, tas nav noslēpums, mēs vairs neesam jaunieši, jā, šie klātesošie, lai gan mēs varbūt tā gribētu nedomāt, bet, un skaidrs, ka tā tad mēs jau domājam, ko mēs viņiem varētu, vai kā mēs viņiem varētu, ja, šiem te jauniešiem, tiem, kas ir cita cita vispār grupa, ja, kā mēs varētu šo visu iepakot un parādīt un pastāstīt un iekļūt viņu pasaulē iekšā un pasniegt šo līdzdalību kā kaut ko tādu, ko viņi gribētu, ja, darīt. Bet ļoti laba tēze. Bet, tur ir smadzenes ir pilnībā jāpārstāv. Tur ir tā problēma, un tas arī ne tikai par līdzdalību, bet kopumā par darbu ar jaunatni, kad mums liekas, ka mēs zinām, ko jaunieši grib. Un tā nav nevēlme. Es arī pati šobrīd nevaru pateikt, ko Latvijā jaunieši grib, jo man nav tāds tiešs kontakts ar jauniešiem. Man tiešākais kontakts ir bijis ar 20 Eiropas jaunatnes dialogu vēstniekiem un konsultāciju rezultātiem, kur ir 400 jaunieši Latvijā. 600 jaunieši Latvijā aptaujāti, ja, un es zinu viņu to viedokli. Bet man tikko kolēģi arī bija Latvijas lauku fóruma šajā Sēlijā bija pasākums, ja, kur tikās, un tur bija arī tieši darba sesija par to, kā vietējā kopienā iesaistīt jauniešus, un tā vēlme ir daudzām arī tām organizācijām, kas nav tiešā darbā ar jaunatni iesaistīts, bet tad, kad viņiem uzjautāja, bet vai jūs pašiem jauniešiem pajautājat, ko viņi gribētu, un vai jūs noskaidrot viņu viedokli, tad ir tāds, nē. Bet, kā, un ka visi arī, ja noskaidrot, tad tas aprobežojas ar kaut kādām anketām. Un tad paši jaunieši arī, un teica, mums tās anketas vēl neinteresē. Un man liekas, ir mēs jaunieti un anketu, tā kā. Daudz veidi, kā to viedokli pajautāt, tas ir gan kaut kāda saruna, gan fórumi, gan tas pats internets un kaut vai ķeksis vai Instagramā tas lodziņš ieraksta savu atbildi, vai ne? Tie veidi ir bezgalīgi jautājums, cik ļoti mēs mākam vispār aizdomējamies viņus izmantot. Un tur ir tā, man liekas, lielākā problēma arī ar to pašu līdzdalību. Pirmkārt, mēs nepajautājam, kādā veidā jaunieši gribētu iesaistīties. Otrs, pat ja pajautājam un to izdaram, kas notiek tad tālāk ar to, ko jaunieši pasaka, ko viņi gribētu. Jā, viņi bieži vien pasaka, ka vajag baseinu, jā, lauku kaut kādā pašvaldībā. Mēs vienkārši zinām, cik baseins var izmaksāt, jā. Bet ir arī ļoti daudzas lietas, kas neprasa finansu ieguldījums, bet vienkārši viņi ir jāizdara. Bet ļoti bieži tomēr sanāk, kad mēs to izdarām, mēs pasakām, mums bija jauniešu fórums, sanāca 400 jaunieši, kaut ko darba grupās tur sarakstīja, flipčārtus aizpildīja, smuki salikām pie sienas, uztaisījām foršas bildes, ielikām sociālos tīklos, baigi forši, jaunieši arī safučējās, sataisīja storijas, un ar to viss beidzās. Un tā ir tā lielākā problēma, kad man šķiet nevajag jautāt vienkārši jautāšanas pēc, un ja tu nezini, kā tu šobrīd to varēsi izmantot kaut kur jēgpilni, tad varbūt labāk, tad šajā brīdī nejautā. Man konkrēts piemērs kaut vai ar to pašu Eiropas jaunatnes dialogu. Mums arī šajā ciklā dalība valstis varēja veikt tādu aptauju par to, cik iekļaujoša ir sabiedrība, kā liekas. Mēs Latvijā izvēlējāmies šo aptauju neveikt, jo mēs vienkārši šobrīd neredzējām, kur tos rezultātus pēc tam likt, un mums nelikās baigi jēgpilni tikai dēļ Eiropas jaunatnes dialogu procesa uztaisīt aptauju, kuras rezultātus mēs zinām, ka mēs kā sabiedrība Latvijā neesam pati trakākā, bet mums ir vēl daudz kur augt. Mēs esam
esam kaut kur pa vidu. Un to arī, kopumā tās Eiropas aptaujas apkalpojums rādīja, 10 skalā jaunieši vērtē gandrīz 6, 5, kaut kas tur bija, cik vispār sabiedrība ir iekļaujoša. Tad jau mums ir arī mazliet labās ziņas, ka mēs neesam galīgi neiekļaujoši. Renāte, ja tu pati tagad atceries to laiku, kad tu biji jauna, tu joprojām esi jauna, bet tad, kad tu biji jaunieta un tu līdzdarbojies līdzlības aktivitātēs un ļoti daudz arī darīji dažādas lietas nevalstiskajā sektorā un sadarbībā ar savu pašvaldību un citām pašvaldībām, un šobrīd, kad tev varbūt ir iespēja tādā vairāk makro līmenī pacelties mazliet un Latvijā paskatīties kaut kādus līdzlības procesus, kā tu redzi, vai kas ir mainījies? Man liekas, toreiz, kad es biju jaunietis, mums bija iespēja kaut kā tiešām tās lietas ietekmēt un mūs dzirdēja. Man ir tāda sajūta šobrīd tiešām, lai gan tas arī vēl, tā kā viss veidojās un vispār tā mana darbošanās, gan sākot ar jauniešu organizācijām, pēc tam pašai strādājot par jaunatslietu speciālistu pašvaldībās, pēc tam jau nevalstiskajā sektorā, un tas vispār ir veidos kaut kādas tās manas vērtības, un kāpēc man līdzdalība kā tāda vispār ir svarīga, un es uzskatu, ka līdzdalība ir tā kā par kopā radīšanu, es teiktu, un arī šajā ģeopolitiskajā kontekstā, man liekas, līdzdalība jau ir arī stāsts par drošību, jo, man liekas, tikai cilvēki, kas ir gatavi aizstāvēt savu valstu un saprot, kāpēc to darīt, grib viņu aizstāvēt, tas ir par drošību. Bet, ja skatos tagad, kā iedzīvotājs, un man tādi tuvākie novadi ir Ogres novads, no kuras nāk, un Jūrmala, kur šobrīd dzīvoju, tad man ir skumji, jo, kaut vai tas pats Jūrmalas piemērs par bibliotēku, ko, ja nemaldos, pagājušajā gadā izslēdza Doma, ja tur bija iedzīvotāju vēstules, tikšanās, sanāksmes, pat kultūras ministrs tika iesaistīts. Kultūras ministrs aicināja Domi uz tikšanos, viņš vienkārši tika ignorēts. Un tad teica, ka to ēku renovēs un varbūt tā biblioteka tur atgriezīsies, un pēc pusgada tā ēka bija jau sludinājumā pārdošanā. Un visi šie gadījumi, ko mēs dzirdam, kas notiek arī Ogres novadā, kāda ir mēra attieksme pret iedzīvotājiem. Mērs ir arī mani komentāros publiski nosauc par aprobežotu. Viņš vienkārši var atļauties cilvēkus komentāros publiski aizskart, izteikt nejauks piezīmes un tā, vai arī tas pats Rēzeknes gadījums, kas notiek, un droši vien ir vēl atsevišķas pašvaldības, kur mēs saprotam, tā līdzdalība tur tā kā nestrādā un greizi. Un man šķiet, tieši, kā mēs varam gribēt, lai iedzīvotāji tic valdībai, valstī, ja pašvaldību līmenī viņi redz, ka tas viss paliek pie kaut kādas bezspēcības, un man liekas, tā bezspēcība un ka tu redzi, ka neko tu nevari ietekmēt, tas arī ir lielākais, man liekas, līdzdalības grāvējs. Es ļoti skarbi izklausīsies, bet es teiktu, ka es sāku ar vien mazāk līdzdalībai ticēt, jo es vienkārši redzu, ka viņi nestrādā. Tur ir kaut kas absolūti citādāk jādara, jo tie kaut kādi veidi, kas it kā stāsta, kā vajadzētu būt, ir atsevišķi cilvēki mūsu valstī, kas tā mūs liek, es teiktu, mīkstu, un viņi dara tāpat, kā viņi grib darīt, un tas man šķiet ir skumji, un es nezinu, kā to mainīt, bet jā, tā līdzdalība. Varbūt, ka neko nevajag mainīt. Mums bija arī viena saruna par to, ka citreiz ir tā, ka, neko nevajag mainīt. Jā, kas mirst, tas nomirst dabīgā nāvē, un tad augšām ceļas kā fēniks, un patiesībā beigās ir daudz reizes labāk, jo skaidrs, ka tas, par ko tu runā, tas ved tikai vienā virzienā, un tur ir piķi melni vienkārši izēja, jā, kur vienkārši nav, jā. Un, ko tu vari, kā tu vari, tu jau nevari. Bet varbūt, jā, jo, protams, kad šīs bija tās sliktās ziņas, ko tu paraksturoji, un protams, tur droši vien varētu veselu sarunu par šo te attīstīt, bet Renāte, varbūt tomēr ir labās ziņas. Varbūt, ka mēs mūsu sarunu varam noslēgt ar kādām labām ziņām, ko tu redzi savukārt, kas strādā un kas tiešām mums līdzdalībā Latvijā un jauniešu līdzdalībā vispār, kur tu redzi, kas strādā, kas darbojas, kur mēs esam paveikuši kaut ko foršu.
Nu, es arī, kur kolēģi ierakstīja, ka pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās 25% ir bijuši jaunieši, kas piedalījušies vēlēšanās. Un man liekas, tas ir diezgan labs rādītājs. Un kas strādā, man šķiet, ir šie dažādi atsevišķie pasākumi, kas veido, tomēr nostiprina, ka šī līdzdalība ir svarīga. Kaut vai tas pats tuvojošais festivāls Lampa. Mēs jau sākumā runājām par Lampu, bet man liekas, tas arī ir kaut kāds labs veids, kur mēs ejam, diskutējam, sarunājamies. Vai mūsu jomā šie paši kaut kādi jauniešu pasākumi, kā jauniešu festivāls Kopums augustā, kas būs, kur paši jaunieši rada tās idejas un pasākumus, vai tas pats, tur var būt vēl miljons uzlabojumu, bet arī Eiropas jaunatnes dialogs kā tāds, kā process, un arī Eiropas Savienība to ir nosauks kā lielāko līdzdalības procesu jauniešiem Eiropā. Ir labas lietas, un kā es saku, varbūt tās nesaucam viņas tajās superlielajos vārdos baigā līdzdalība, bet man liekas, dažreiz tā tiešām ir kaut kāds tāda maza darbība, bet kas īstenībā rada lielu ietekmi. Noteikti viss slikti nav. Viss ir diezgan labi, man šķiet. Prieks dzirdēt. Uz to arī paldies, Renāte, par satikšanos un par sarunu. Jā, jo tieši es domāju, TSLV līdzdalības sarunas ir par to, ka mēs runājam gan par to, kas varbūt nestrādā un domājam, kā to uzlabot, bet mēs runājam arī par labajām lietām, kas strādā un noteikti ļoti daudz, kas strādā. Droši vien savādāk mēs savādāk nebūtu TSLV līdzdalības sarunas. Protams. Piemēram, mans darbs ir saistīts arī, kā jau tu minēji, kad arī starptautisko kaut kādu pieredzi var dabūt. Un ja godīgi, man bieži ir tā sajūta, ka viss slikti LV, kad mums tik daudz ko darīt. Un tad tu aizbrauc uz starptautiskiem kaut kādiem pasākumiem, un tu tā sāc klausīties, un tur baigi runā Vācija, cik neiespējami jauniešiem tikties ar politiķiem. Un es domāju, mūsējie vienkārši katru mēnesi var iet uz domas sēdēm un kopā tikties jauniešu domē, vai ar kafijām ar politiķiem pasākums, vismaz 2 reizes gadā darīt. Uz tāda kopējā fona man šķiet, tādā darbā ar jaunatni, kas man ir, protams, tuvāks. Mēs nemaz neesam tik slikti. Mēs esam, es teiktu, vidus un virs pat vidējā. Mums, protams, ir vēl ļoti daudz ko darīt, bet kopumā man šķiet tās iespējas tiešām ir daudz. Vienkārši jāsaprot, kā viņas precīzi un mērķtiecīgi novadīt līdz jauniešiem. Jā, tā kā ir super. Labi. Prieks dzirdēt. Ļoti labi. Paldies, Renāte, liels par sarunu. Paldies, ka tu šodien ar mums padalījies ar savām pārdomām. Un, protams, paldies arī, ka tu skaties un klausies TSLV līdzdalības sarunas. Tā kā mēs ceram, ka tu to darīsi arī turpmāk. Paldies jums un par uzaicināšanu vēlreiz. Paldies. Paldies.